Saskaramies uzņēmumā ar to, ka pārlieku lielās taltbriežu, aļņu un stirnu dēļ mūsu mērķtiecīgi stādītās jaunaudzes, pārsvarā briežu stādījumi, ilgākā laika periodā tiek bojāti. Vidēji gadā mēs fiksējam apmēram 10 līdz 12 tūkstošos hektāru šos te jaunaudžu bojājumus. Dažādās bojājuma pakāpēs, kas mūsu ieskatā tomēr ir liels īpatsvars pret kopējo jaunaudžu fonu. Gala rezultāts ir tāds, ka medniekiem ir jāmedī vairāk, lai to populāciju minimizētu un šos te jaunaudžu bojājumus kaut kādā veidā nepalielinātu. Zaudējumus mēs vērtējam skatoties no tā, vai tā audze turpinās augt vai viņa aizies bojā, jo viss ir atkarīgs, kā es minēju, no bojājuma intensitātes. Ja jaunajiem kociņiem tiek nokostas galotnes, tad ir liela varbūtība, ka tie koki aizies bojā. Un ja tas notiek, piemēram, 2. vai 3. gadā pēc koku iestādīšanas, tad šis te risks ir vēl lielāks. Un attiecīgi kaut kādas kopējās faktiskās izmaksas, kas ir veiktas šajā te platības atjaunošanā, tuvojās jau apmēram plus-mínus 2000 eiro uz hektāru. Mēs meklējam dažādu veidu risinājumus, kā tad aizsargāt šo te audzi arī pie nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Un papētot citu valstu pieredzi, kaut vai tepatās Polijā, nonācām līdz šim te risinājumam, ka varētu mēģināt nosargāt audzes, izmantojot šo te nemazgāto aitas vilnu, jo aitu tauki ir vienā no lietojamajiem auga aizsardzības līdzekļiem. Kā rezultātā smarža ir viena un tā pati, tātad vai nu viņi ir jau rūpnieciski saražots šķidrums, ko tad var uzklāt uz kociņa, kur pamatā ir aitu tauki, vai tad attiecīgi mēs šo te nocirpto aitas vilnu, kas arī ir daļēji kā smaržas efekts, strādā daļēji kā mehāniska barjera ap to kociņu, tad uzliekot šo te līdzeklu uz koka, tad tas efekts ir līdzvērtīgs un tas kociņš ir aizsargāts. Un šis ir tas produkts, ko tehniski var lietot pie nelabvēlīgiem laikapstākļiem arī tajā brīdī, kad tas kociņš ir principā vai nu slapš vai mitrs vai kaut kā tam līdzīgi. Un tad izejot no audzes augstuma vai konkrētu vecumu var minēt, piemēram, tad mēs piekopjam kā alternatīvu šo te aitas vilnas likšanu uz jauno kociņu galotnītēm, tātad, lai pasargātu šo te centrālo dzinumu, gan arī tad, kad tie koki jau ir kaut kādi 2+ metri, 2 līdz 3 metri, tad briedim vairāk vai mazāk interesē šī te stumbra miza, ko viņš noplēš un izmanto pārtikā, tad mēs šo te vilnu aptinam ap to stumbru, tādā veidā nodrošinot to mehānisko barjeru, ka tas briedis nespēja to, jeb negribīgi, to koku bojā un neplēš tam aizsargātam kokam to mizu nost. Kā alternatīvi līdzekļi vispār platība aizsardzībā pastāv. Protams, dārgākais un varbūt viens no efektīvākajiem ir uzlikt žogu apkārt šīm te iestādītajām kultūrām, bet pārāk liels izmaksas, lai to realizētu. Attiecībā par vēl, ko es varētu minēt par alternatīvu, tas ir dažāda veida aizsarga klipši, kas ir izmantojami uz dzinumu aizsardzībai vai arī šīs te stumbru aizsarga spirāles. Bet šie te visi ir, jāsaka tā, plastikāti produkti, kuri tad pēc būtības pēc šīs te aizsardzības cikla ir jāņem nost no aizsargātajiem kokiem, jāutilizē atbilstoši likumdošanas prasībām, lai tad nerastos dabā šis te plastikāti piemēslojums jeb pielūžņojums. Vilna šādā izpildījumā ir tāds produkts, ko tad var pēc būtības atstāt tajā mežā un viņi arī iespējams ar laiku sadalās un netraucē tālāk šim te kokam augšanas procesā. Tas tāpatās ir jāatkārto vairākus gadus pēc kārtas, jo tā vilnas, jeb aitu
smarža tāpat apkārtējā vidē izgaro. Un ja vienu gadu, ja viena sezona ir veikta šī aizsardzība, tad iespējams tāpat nākamā gadā viņi ir jāatkārto. Tā kā tie alternatīvie līdzekļi vairāk vai mazāk ir šie plastikāta produkti, papildus jau reģistrētajiem auga aizsardzības līdzekļiem. Bet ilgtermiņā iespējams ir jādomā vairāk par tādu efektīvāku šī līdzekļa uzklāšanu uz kociņiem, lai atvieglotu darba efektivitāti. Jo pie šī brīža paņēmiena, kā mēs to darām, tas ir gana sarežģīts process, darbietilpīgs process, lai tad to viņi izdarītu pietiekamā kvalitātē.